Pirmajā līgā vairākas pārliecinošas uzvaras, 4 nāciju kausu izcīna Polijas izlase, Zviedrijai dubultu uzvara Eurofloorball tūrē. Esiet sveicināti, dārgie klausītāji! Jauna nedēļa ir atnākusi, un tas nozīmē, ka ir pienācis laiks Floorball News W podkastam. Tuvāko minūšu laikā mēs atskatīsimies uz nedēļas notikumiem sieviešu florballā Latvijā un pasaulē, šoreiz gan runāsim par notikumiem starptautiskajā arēnā. Taču sāksim mēs ar pašmāju norisēm. Pagājušajā nedēļā sieviešu pirmajā līgā tika aizvadītas 5 spēles. Ķekavas Bulldogs ne bez grūtībām ar 9-7 pārspēja Krustpili. Rubene 1 izcīnīja 2 pārliecinošas uzvaras pār Ķekavas Bulldogs 14-3 un Liepu 18-1. Rīgas Lauvas ar 17-4 sagrāva Krustpili, savukārt FK Āders savā laukumā ar 8-2 pieveica Kojotī. Sestdien Zviedrijas 2. divīzijā Zanis Klābers pārstāvētā Krastedens IBK uzkaršā un viesos mērējās spēkiem ar Ljungby IB. Mūsu leģionāri šajā spēlē nepiedalījās, taču komanda izcīnīja uzvaru ar 7-4, tādējādi saglabājot vietu tabulas augšgalā. Pašlaik Krastedens ar 9 punktiem Smalens grupā ieņem 5. vietu. Savukārt Zviedrijas 2. divīzijas Gotlandes grupā turpina plosīties Anita Šeina, Lāma Višņevska un Kristīna Brante. Šeinas pārstāvētā Ender IF Angdam Oldīs ar 3-5 piekāpās Klintehamns IK komandai, savukārt Brantes un Višņevskas Ender IF Angdam A ar 15-0 sagrāva Hemse BK. Visus 3 vārtus savai komandai šajā spēlē guva Anita Šeina, savukārt Kristīna Brante savā mačā guva 2 vārtus un izdarīja 2 rezultatīvas piespēles, bet Lāma Višņevska atzīmējās ar 2 soda minūtēm. Aizvadītās nedēļas nogalē Vācijas pilsētā Lilientālā norisinājās 4 nāciju kausi. Turnīrā triumfēja Polijas izlase, kas pirmajā spēlē ar 10-2 sagrāva Nīderlandi, pēc tam sīvā cīņā pieveica Vāciju ar 8-7, bet turnīra pēdējā spēlē tika uzvarēta arī Dāniju 7-2. Otro vietu ieņēma dānietes, savukārt 3. pozīcijā ierindojās vācietes. Rezultatīvākā spēlētājs šajā turnīrā bija Polijas uzbrucēja Magdalēna Kšistiņjaka, kura guva 4 vārtus, asistējot tikpat vārtu gūmos. Tāpat pagājušā nedēļa Cīrihē notika Eurofloorball tūra sieviešu un sieviešu U19 izlasēm, kura notiek katru gadu un kurā piedalās top 4 valstis. Abās grupās uzvaru turnīrā izcīnīja Zviedrija. Lielā izlase ar 9-2 sagrāva Čehiju un Šveici, savukārt 3. spēlē ar grūtībām pieveica Somiju. Savukārt junioris ar 14-2 sagrāva Čehiju, ar 6-2 pieveica Šveici un ar 8-3 Somiju. Abās grupās 2. vietu ieņēma somietis, savukārt 3. pozīcijā lielo un U19 izlašu turnīrā ierindojās attiecīgi Šveica un Čehija. Abās grupās rezultatīvāko spēlētāju augšgalā atrodamas zviedrietes. Sieviešu turnīrā rezultatīvākā bija Emīlija Lindstrēma, kura guva vārtus un izdarīja 5 rezultatīvas piespēles. Savukārt U19 turnīrā labākā bija Elēna Tīlmana, kura izcēlās ar 3 vārtiem un 5 piespēlēm. Startautisko logu laikā turpinājās dažu valstu nacionālie čempionāti. Piemēram, Slovākijas ekstralīgā notika 7. un 8. kārtas spēles. Pagājušajās brīvdienās 2 uzvaras izcīnīja NTS FG ŠS Ņemšova, FBC Mikulāša Prešo un SK98 Pruske. Savukārt pie viena panākuma tika FBK Kometa Smolnik, FBK Tvrdošin un SK Slavija SBU DFA Nitra. Turpinājās arī Naista līga, kurās 2. uzvaras izcīnīja Saku Fortuna un Sparta Sportdiselts. Abu līgu rezultātus jūs varēsiet aplūkot tuvākajā laikā mūsu Twitter kontā twitter.com/floorballnewsw. Tas arī viss, ko vēlējāmies pastāstīt. Atlicis vien ielūkoties šīs nedēļas notikumos.
Brīvdienās atsāksies sieviešu virslīgas čempionāts. Sestdien Nūjas krustos Ķekavas Bulldogs un FK Ķekava, bet dienu vēlāk Kocēnas sporta namā cīnīsies Rubene un RSU. Šonedēļ notiks 3 spēles pirmajā līgā. Ceturtdien Kojotī Rubene 1, sestdien Irlau Tukums un FK Ādaži, pēc svētdien Rīgas Lauvas un Ķekavas Bulldogs. Pēc nepilna mēneša pārtraukuma atsāksies Šveices SML līga, kurā Diāns Sjomins, pārstāvētā Burgdorfas Vīdarts, cīnīsies pret UHC Ofen. Kristīns Brants un Lāmas Išņevska Sendra IF Angdam A savā laukumā uzņems Vaskinde AIS. Anitas Šēna Sendra IF Angdam Oldīs mērosies spēkiem ar Valstena, savukārt Zans Klābers Krastadens IBK uzkaršām viesos tiksies ar Vārdemo IK. Paldies, ka klausījāties! Lai jums veiksmīga šī nedēļa! Visu labu!